Nekad neesi gribējis, tad, kad tu redzi, ka kaut kādi jauniešiem šobrīd tas ir modē, mētāties ar atskaņām. Tā kā viens pasaka vienu pantiņu, otrs pasaka otru pantiņu. Man liekas, tev varētu tas tīri labi sanāk. Kāds battles uztaisam vienu. Es arī neesmu trenēts. Es šito zināju, ka kaut kad dzīvē man kāds jau piedāvās. Un kurš tas varētu būt, protams, grieviņam šitādi te paradumi. Man negribās. Mums producents ir uzrakstījis pirmās rindiņas. Es domāju, daram tā. Viņš nosauc rindiņu. Viens saka, kuram beidzas atskaņas? Par rindiņai. Pēc vārda jāmeklē man nav, tie paši atrod savas mājas. Un tad, kad atradušas mājas, mums visiem paliek augstas kājas. Un dažreiz sakrājas. Un dažreiz sirds man stājas. Ak, netīrās tās kājas. Te jau daudz punktu. Bet sirdis mums tik ļoti, ļoti vājas. Māte jau atkal kaut kur tālumā rājas. Un pulksteņi stājas, un dziesmas krājas. Ak, vecās tēva mājas. Jā. Kājas mājas, šitas ir vispār. Kājas mājas, jā. To pat var nosaukt par veselu dzējas. Faktiski daži dziesmu autoru mīļākie vārdi. Kājas mājas. Man vienmēr licies, ka pa putniem. Mēs gan taktsmēr sajaucām bišķiņi. Mums vajadzēja tā pirmā rindiņa vēl. Runāt rīmēs mākam mēs, kas gan apturēt mūs abus spēs. Kurš gan apturēt mūs spēs, kurš gan to mums iekodēs. Nevar būt, ka esam vieni šajā pasaulē. Nu, man nav jāpiedalās solo. Nu, tad 3 lietas labas lietas. Ar to es vēlos tevi sveikt, ka ik reizi tev ir ko teikt. Ik reizi man ir ko teikt par tevi, jo patiesībā domāju par sevi. Ļoti labi. Pēc šī arī paliekam. Super. Lielas paldies!